Kas tad jauns mūsdienās ir saistībā ar botulīna toksīnu? Mūsdienās augšējās sejas zonas korekcija ir tikai mazumiņš no tā visa lielā klāsta, ko var piedāvāt, pielietojot botulīna toksīnu. Pārzinot neirotoksīna bioķīmiskos procesus un to miedarbību ar organisma audiem, tagad botulīna toksīns estētiskajā medicīnā tiek pielietots arī citu sejas zonu korekcijai, kā piemēram kakla muskuļa hiperaktivitātes koriģēšanai, lai varētu izveidot izteiksmīgāku sejas ovālu, tiek mazināta arī hipertrofija tā saucamajiem košanas muskuļiem un ir iespējams arī koriģēt noslīdējušos lūpu kaktiņus. Tāpat tās arī ir iespējama tā saucamā smaganu smaida, jeb gummy smile korekcija un dažādas citu zonu korekcijas. Šī brīža tāds kā modes trends ir mezobotulīna toksīna jeb hialotoksīna terapija. Šajā gadījumā mēs pielietojam mazu daudzumu botulīna toksīnu, ko mēs jaucam kopā ar mazmolekulāro hialuronu skābi. Tāpat mēs šai procedūram varam pielietot arī dažādus biorevitalizantus, kuru sastāvā ir aminoskābes, vitamīni, kuri papildina un mitrina sejas audu sastāvu. Tādā veidā radot dabisku un atsvaidzinātu izskatu. Šo preparātu un botulīna toksīna kombināciju mēs pielietojam īpaši sievietēm, kurām ir ļoti smalka āda un sausa ādas konsistence. Līdz ar to izveidojas šīs nelielās smalkās grumbiņas. Parasti tās aizņem ne tikai acu zonu vai starp uzacu zonu vai pieras horizontālās grumbiņas izveido, bet tās aizņem parasti visas sejas zonu. Līdz ar to šī metode tiek pielietota kā tā saucamā botulīna toksīna mezoterapijas metode, kad mēs veicam šo mazo mīmikas krunciņu korekciju visas sejas apmērā. Procedūrā mēs pielietojam botulīna toksīna un hialuronu skābes preparātu kombinācijā un to injicējam biorevitalizācijas veidā virsējā ādas slānī.